Gandrīz ikvienā pilsētā ir viena vai vairākas nesakoptas teritorijas, taču, lai tās sakārtot, nepietiek ar lielo talku vienreiz gadā, jo ir nepieciešams krietni vien lielāks darba spēks, kāds pilsētās ir pieejams. Tāpēc arī brīvprātīgā darba nozīme nevar pārvērtēt. Tā Alūksnē, pat ar Latvijas armijas un amerikāņu karavīru palīdzību, tika sakopt viena šāda teritorija. Kopumā jau Savienotajās valstīs brīvprātīgo darbs ir ļoti populārs. Un arī dodoties uz šejieni, karavīri jautāja, ko viņi var mācību starplaikos labu paveikt vietējiem cilvēkiem uz vietas vai sabiedrībai, kas būtu kāds labums. Šāda veida darbi vienmēr ir bijusi daļa mūsu darba šeit. Tas dod mums iespējas attuvināties ar sabiedrību. To pašu mēs darām arī Amerikā, un tā ir viena no tām lietām, ko mēs vēlamies darīt laikā, ko pavadām šeit. Mums ir plāns pašvaldībā sakopt tādas teritorijas, kas it kā mazliet piemirsušās, vai tālāk no centra un nav tik pievilcīgas. Bet par cik tur vajag ļoti daudz darba spēka un resursu, tad neiznāk tā pieķerties klāt. Pirmais šo teritoriju mēs vācām lielajā sestdienas talkā ar pašvaldības darbiniekiem. Paveicām diezgan daudz, tad tagad mēs turpinām to pašu, lai vienkārši vide būtu pievilcīgāka un iedzīvotājiem būtu patīkamāk dzīvot pie mums Alūksnē. Šī ir kārtējā, tāpēc, ka tiks nojauta katlu māja vecā, kas vairs nebūs vajadzīga, izlīdzinās atbētni, varēs izveidot kaut kādu skvēru. Amerikāņu karavīri ir ieradušies no Mičigans, ar kuru Latvijai jau ir ilggadēja sadarbība. Laika gaitā, atzīst pulkveža leitnants Agris Ozoliņš, kopējās mācībās zināšanas iegūst ne tikai Latvijas pusi, bet arī amerikāņiem ir ko pamācīties. Mums ir kopīgi bijuši dažādi projekti, un mēs esam arī kopā dažādās mācībās. Karavīri, kuri ir šeit, viņi ir mācībās, kuras saucās Winds of Change, pārmaiņu vēji. Bet nosaukums neatspoguļo to, ko viņi šeit dara. Viņi šeit ir, lai trenētos kopā ar zemesargiem. Un mācības notiek Latvijā dažādās vietās, Lielvārdē, Liepājā un daļa arī Alūksnē. Tieši Alūksnē viņi gatavojās nodarbībām, viņi trenējās kaujas šaušanu un viņi strādā kopā ar mūsiem instruktoriem, lai sagatavotu nodarbības priekš zemesargiem. Mēs arī turpmāk strādāsim kopā ne tikai ar Latvijas armiju, bet arī palīdzēsim sabiedrībai. Es domāju, ka mums tas savā ziņā ļauj atpūsties no mūsu ikdienas pienākumiem. Veicot šādus darbus karavīriem, ir daudz vieglāk veidot draudzīgas attiecības, kā arī iepazīt citas kultūras, kas palīdz arī pildīt mācībās paredzētos uzdevumus.